attēlot alfabēta burtus. Tāds uzdevums tika dots Ēveles sākumskolas bērniem e-prasmju nedēļas ietvaros. Savus zīmējumus skolēni veidoja nevis kā ierasts uz papīra, bet gan datorā. Ar radītajiem darbiem bērni varēs piedalīties UNESCO rīkotajā konkursā. Šoreiz arī ir konkurss, kas ir domāts ābeces veidošanai. Ja vecais Stenders pirms 300 gadiem veidoja savu ābecīti, es te rādīju bērniem, viņi pasmaidīja pa tiem tekstiņiem un drusīt pa zīmējumiem, tad tagad ir 21. gadsimts, un to ābeci mēs mēģinām veidot datorā. Šīs ir pirmās tādas iestrādes, viņi šeit pamēģina. Patiesībā jāstrādā ir uz interaktīvās tāfeles. Bet, viņi pamēģina savu domu, kādu burtiņu, ko viņi grib tur uzzīmēt, un tad iesim uz skolu, uz to interaktīvo tāfeli. Šobrīd bibliotēkai ir jāsako līdzi laikam, tāpēc modernās tehnoloģijas ir neatņemama bibliotekas sastāvdaļa. Svarīgi šīs tehnoloģiskās prasmes nodot arī no paaudzes paaudzē. Laukos bērniem ir arī jāaug līdz laikmetam un ir jāpalīdz viņiem. Tātad, lai mēs varētu augt līdzi, ir jāiesaistās vecākiem, jāiesaistās skolotājiem un jāiesaistās sabiedrībai. Šobrīd laikam pie šīm tehnoloģijām jau, manuprāt, ir jāmāk zīmēt gan. Un, lai mēs varam kāpēc uz datora ir vieglāk zīmēt, tāpēc, ka mēs šos zīmējumus vieglāk varam pārsūtīt. Bērni atzīst, ka zīmēšanas programmu datorā apgūt bijis tīrais sniegs. Daži no viņiem jau pirms tam zīmējumus bija veidojuši datorā. Tomēr Edijs atzīst, ka to darīt ir daudz grūtāk. Kā tev šķiet, ir vieglāk zīmēt uz papīra vai uz datora? Man liekas, ka uz papīra. Un kāpēc uz papīra, nevis uz datora? Tāpēc, ka datorā viss ir grūtāk. Tur kā grib, tā nesanāk, bet uz lapas tad labāk sanāk. Nedēļas laikā interese par jaunu e-prasmju apgūšanu radās nevien skolēniem, bet arī citiem Ēveles iedzīvotājiem. Iegūtās datorprasmes būs iespējams pilnveidot arī turpmāk. Es esmu ar vecākiem cilvēkiem pastrādājis, kuriem vajag internetbankas, kuriem tūlītās ieņemuma deklarācijas jāpilda. Esam paskatījušies, kā to dara, bet jāsaka, ka nedēļas robežās tas viss nav. Man arī patās pieteicās, vai mēs drīkstam arī nākošu nedēļu nākt. Tagad tā interese ir radusies, un es domāju, ka tie cilvēki arī nāks vēlāk. Apgūt pilnīgāk to datoru. Bet tāda noraidoša attieksme pret to nav. Viņiem gribās arī vecākiem. Manuprāt, vecākais kaut kur 78 gadi. E-prasmju nedēļa norisinājās visās Latvijas bibliotēkās. Šogad tā bija veltīta nodarbinātības un karjeras mājaslapu izzināšanai, kā arī ikdienā nepieciešamo e-prasmju apgūšanai.